tie, kas raksta, ka filmu sūdz, ne, tā nav. Es nepiekrītu. Ir kaut kāda pelmeņa, kas uzskata, ka viņi ir svarīgāki par citiem pelmeņiem. Nezinu, vai daddy issues vai kas man būtu problēma. Normāli visi cilvēki tikai Instagramā. Uzreiz Brits garantē, ka būs baigi labi, jo kas tam mums te Latvijā ar režisoriem, kas kādreiz bija zaļāks un tagad ir zilāks. Guli nenormāli, tu ēdi nenormālāk. Normālam cilvēkam vajag darīt labas lietas, viņam vienmēr ir jābūt laipnam. Haha, jūks. Čau, labdien visiem pirmajā KS epizodē. Šī epizode un šis podcasts ir visvairāk kancelētais podcasts pasaulē, jo ziniet, kas ir vistrakākais, ka tevi kancelē nevis citi, bet tu pats sevi visu laiku kancelē. Saprotiet? Tam nevar tikt pāri, tam, ka jūs mani kancelētu, tam es tiktu pāri, bet ka es sevi kancelēju, tam ir grūtāk tikt pāri. Podcasts KS ir podcasts normāliem cilvēkiem. Jā, tieši tev, tu klausies, tu uzreiz normalizējies līdz ar mani. Mani sauc Kristīne Stakene, un es vadīšu šo podcastu, tāpēc, ka es nevadu neko citu šajā brīdī. Tāpēc es vadu šo podcastu, tāpēc tu to vari arī skatīties un klausīties visās iespējamās platformās, kā Spotify, YouTube, manā Instagram kontā @Kristīne Stakene, un visur, kaut kur pasaulē, kur vien es atradīšu šo podcastu, ielikt, lai tas nokļūtu pie tevis, pie normāli cilvēki, kas beidzot klausās normālu podcastu, ko klausīties pirmdienās. Un ir jābūt kādam podkāstam, dēļ kura tu vispār gribi dzīvot pirmdienās. Jo pirmdienas ir dienas, kad mēs faktiski normalizējamies. Jo kā pirmdienā viss ir normāli beidzot. Ja? Sestdien, svētdien tu nesaproti, kas tev ir austa, kur tev jāiet, kad tev jāiet. Tu guli nenormāli, tu ēdi nenormālāk. Tad ir visa tā normālā ģimene tev apkārt, kurā tu normāli iekļaujies, bet vai arī ne. Ja? Un tad pirmdienā viss ir atkal normāli. Visi aiziet uz dārziņiem, visi aiziet uz skolām, tu ej uz savu normālo darbu, dzīvo savu pilnīgi normālo dzīvi, mēģini normāli ēst, normāli sportot, jo tas viss ir jādara, lai būtu normāls cilvēks. Un tāpēc arī šis ir podcasts normāliem cilvēkiem, tāpēc, ka to klausoties, tu jutīsies tikai normāli un sapratīsi, ka es esmu visnormālākā no visiem jums normālajiem. Un par ko tad mēs runāsim šajā pirmajā epizodē? Es jums varu apsolīt, ka mums būs tādas kā 4 daļas, tās būs ļoti īsas, jo dzīve ir ļoti gara un tajā jāpaspēj tik daudz ko izdarīt. Nē, dzīve nav gara, dzīve beigās ir īsa. Un tāpēc arī mans podcasts būs samērā īsts, tāpēc, ka kuram vajag tos garos podcasts, kurā ir tik daudz ekspertu, kas tev liek justies nenormālam, kas liek tev kļūt normālākam. Nē, te nebūs ekspertu, te būs tikai es. Te būs tikai es un mani piedzīvojumi normālo cilvēku pasaulē. Tad jānoskaidro, kas ir normāls cilvēks. Un, lai noskaidrot, kas ir normāls cilvēks, es, protams, devos uz Instagram, jo kur tad ir normālie visi cilvēki tikai Instagramā, vai ne? Un es uzdevu jautājumu, kas ir normāls cilvēks? Bija ļoti daudz pilnīgi normālu atbilžu. Piemēram, ka normālam cilvēkam ir jāvāra buljons, normāls cilvēks sporto, izskatās veselīgi, normāls cilvēks nedrīkst kāpt pāri citiem cilvēkiem, un normālam cilvēkam ir jābūt pašapzinīgam, normālam cilvēkam ir jāaug, normālam cilvēkam vajag darīt labas lietas, viņam vienmēr ir jābūt laipnam. Vai ne? Normālam cilvēkam vispār ir tik normāli uzdevumi, ka tur var, es atvainojos, nojūgties. Ja tu esi normāls un tu to visu vari, tad super, es tevi apsveicu, es esmu tikai ceļā uz to, un normāls cilvēks galu beigās ir ilūzija. Paldies Mārai Upmanai Holšteinai, manai draudzenei, kas ierakstīja šo variantu. Tāpēc welcome to ilūziju pasaule, jeb laipni lūgti pasaulē, kurā normāli cilvēku nav. Jo bija arī cilvēki, kas ierakstīja atbildes, gribētu vienu tādu satikt. Jā, es arī, bet es domāju, ka mēs visi, kā saka, vienreiz satiksimies. Un runājot par latvietu un vārdu normāli, ir tā, ka, piedodiet, šajā epizodē tiešām nenormāli daudz skan vārds normāli, bet satiekot latvietu, jebkuru, ja, tu viņam prasa, kā tev iet? Ko viņš atbild? Normāli. Jo latvietim pārsvarā iet normāli. Tu nedrīkst teikt, ka tev iet labi. Ja, noskaudīs momentā. Tu nedrīkst teikt, ka tev iet slikti, jo, nabadzīgs sāk žēlot, tu negribi iekāpt tajā upura lomā, vai ne? Līdz ar to tu saki normāli, un uzreiz viss normalizējas, un tu vari runāt tālāk. Ja, ir ok, normāli. Normāli, viņam iet normāli, viss normāli, tur darbs, bērni, viss, kaut kā plus, mīnus, tur viss to samīts kopā, viss sanāk normāli maltīt, normāli ģimene, normāli dzīvesveids, kaut kā viss jau savalkās. Lūk, tāpēc arī man ļoti patīk šis vārds normāli, podcasts normāliem cilvēkiem. Es domāju, ka es izskaidroju, kāpēc šis ir podcasts normāliem cilvēkiem.
Jo normāls cilvēks, manuprāt, ir arī tāds, kurš ir kaut kur ģeniāls. Ja? Viņš vienkārši vien pamostās, un tā kā viņš ir ģēnijs, viņš visu ir sapratis, viņam ir kur iet dzīvē, viņam ir tik daudz mērķu, sapņu, enerģijas, vai ne? Normāls cilvēks ir reizēm pilnīgs idiots. Ja? Arī tas ir raksturīgs normāls cilvēks. Viņš vienkārši reizēm ir pilnīgs idiots. Normāls cilvēks tāda enerģijas bumba un arī sliņķis vienlaikus. Normāls cilvēks reizēm pamostas un domā, es varēju vienkārši palikt gultā un nekur neiet, jo es visu šodien esmu sačakarējis. Jā, normāls cilvēks reizēm domā un reizēm aizmirst padomāt. Tas arī viss vienā dienā. Šajā sadaļā podkāstā es runāšu par to, kā es sapratu, ka pasaule nav godīga. Un es domāju, ka mums katru nedēļu ir kaut kas, kas apliecina, ka pasaule nav godīga, un kamēr pasaule nekļūs godīga, es turpināšu par to runāt šajā podkāstu sadaļā. Runājot par godīgumu, ir tā, ka es atceros 2 epizodes no savas bērnības, un tagad tu vari padomāt par savām. Pirmā epizode no manas bērnības, ka es sapratu, ka pasaule nav godīga, kāpēc manai mammai ar tēti vajadzēja mani, ja viņi man no rīta ceļ tik agri no rīta un ved uz dārziņu. Pasaule nav godīga, es gribu gulēt, kāpēc man ir jāceļās, kāpēc man kaut kur ir jāiet. Viņiem taču man ir vajadzēja, es esmu viņu bērns, kāpēc viņi man kaut kur ved. Pasaule nav godīga, es gribu gulēt. Tā ir tāda pirmā atmiņa, un man varēja būt kādi 5, 6, nu necik, un es atceros to, ka pasaule nav godīga. Otrā lieta, arī no bērnības, kur es sapratu, ka pasaule nav godīga, ir, ka mans tētis strādāja par taksistu tajā laikā, bija 90. šausmīgie gadi, un piepelnījās katrs kā nu māk, un viņš atbrauc mājās pēc savas takšošanas un atved 2 snikerus manu māsai. Un es domāju, pasaule nav godīga. Ja man nebūtu māsas, man būtu 2 snikeri. Es biju pilnīgi droša, ka tāds arī būtu, un man nepatika, ka man ir jādalās. Tad es otro reizi sapratu, ka pasaule nav godīga, jo kāpēc man ir jādalās, man būtu 2 snikeri, un snikeri, jūs ziniet, tas nebija tāds katras dienas lieta, vai ne? Snikeri nebija tā, ka ieej nopērts snikeri. Tagad tu snikeri skaties kā vienkārši snikeri, un to nedrīkst ēst, un tur ir daudz cukuru, bet es kādreiz snikeri skatījos kā uz tādu sasniegumu dzīvē, uz kaut ko, kas apliecina, ka tu esi vērtīgs, tu teici atnesi snikeri. Un vēl otru atdod māsai. Nu, tā kā man būtu 2. Nu, jūs sapratāt, ka es esmu sapratusi, ka pasaule nav godīga, jo es arī domāju vienmēr, ka, ja tu esi labs cilvēks, tu strādā, tu centies, tu forši uzvedies un dzīvi, tu atbildi to pašu, tu saņem visu to labo pretī, vai ne? Bet pasaule nav godīga. Ir kaut kāda pelmeņa, kas uzskata, ka viņi ir svarīgāki par citiem pelmeņiem, vai ne? Un tad viņi lej tādu asins krējumu pāri pasaulē, un skatoties uz to, kas notiek pēdējās nedēļās, un arī pēdējos 4 gados Ukrainā, un vispār, kas notiek. Katru dienu ir tik daudz apliecinājumu, viņi sākas ap 8 vakarā, kad tu ieslēdz jebkuru ziņu kanālu, vai vispār ieej jebkurā portālā, un katru dienu skaties, kā katrs raksts, kā katrs nākamais ziņu sižets stāsta par to, ka pasaule nav godīga. Nu, es domāju, ka visas panorāmas un ziņas vajag pārsaukt par nav godīgi, nav godīgās ziņas, nav godīgās pusstunda. Un gribu teikt, jā, ka man ļoti sāp sirds par to, ka nav godīgi par to, kas notiek ne Beirūtā, ne Dubajā, Irānā, ne vispār visās pasaules malās, kur daži pelmeņi ir pilnīgi idioti un kuriem pašiem vajadzētu uzliet asins krējumu mērcīt. Tā ir tā sadaļa, ka nav godīgi beidzas. Es vienkārši gribu par to aizdomāties un negribu, ka šis podkāsts vai kura tava ikdiena, kurā arī tu centies piekopt strausu politiku, skaitās, tāpēc, ka strausa politika nav gudra cilvēku politika, un gudram cilvēkam jābūt kaut cik gudram un inteliģentam, un ir jāskatās, kaut kādus pārbaudītus ziņu kanālus. Protams, nedariet tā, ka jūs vienkārši ejat lūpā un visu laiku skatāties TikToks vai Instagrams, un kur jums met arī tos visādus fake video un nepatiesos video, sekojiet normāliem cilvēkiem, kas veido normālas ziņas un ziņu pārraides, un kaut vai, piemēram, nezinu, Instagramā Rebaltika, jeb brīnišķīgā mana izbijusī kolēģe Ines, kuras uzvārdus pēkšņi neatceros, tā ir tāds ziņu apskats. Nu, tā kā arī Instagramā var atrast ziņas. Neesiet strausi. Un šajā brīdī
vienkārši pilnīgi random pēc strausa ziņām uzreiz kultūras sūklis. Kultūras sūklis ir kultūras rubrika, kas būs katru nedēļu šajā podkāstā. Un tajā es runāšu par lietām, kas man patiesi iedvesmo un sniedz prieku, jo dienās, kad es jūtos bēdīgi, depresīvi vai vienalga, kas dzīvē nav sanācis un nekas nav vairs normāli, un es to saprotu, ka nav normāli, vajag vienkārši darīt kaut ko kultūrāli, jo kultūra izglābs cilvēci un cilvēks, un to es jums saku tā kā 100%. Piemēram, man bija ļoti super slikts garstāvoklis, un es aizgāju uz kino. Es iznācu no kino, es biju cits cilvēks, man bija daudz labāks garstāvoklis. Es biju pēdus popkornu, es biju iedvesmota, es biju pasmējusies, es arī nobirdināju varbūt kaut kā iekšēji kādu asaru, un man bija viss daudz labāk. Bet tagad par visu pēc kārtas. Es gribu sākt ar Dailes teātra izrādi Sapņu noveli, kuru noteikti ies šo sezonu, arī nākamu sezonu, panākumi garantēti, jo galvenās lomas atveido aktrise Ieva Segliņa un Artūrs Krūskops, kas pa pāri gan dzīvē, gan uz skatuves. Protams, ka viņiem veiksme ir garantēta. Bet veiksme garantēta, tāpēc, ka šī ir viena no tām izrādēm, par kurām es saku, tā ir jāredz, un es tā nesaku bieži, jo tagad es ierakstu jāredz, es tā nesaku bieži, jo es kādreiz varu novēlēt kādam konkrētam cilvēkam kaut ko redzēt. Tas ir tāpēc, ka man viņš vai nu patīk, vai nu nepatīk. Tad es viņam saku, tā kā jāredz un ej ciet, vai arī jāredz un tev patiks. Bet kāpēc ir jāredz šī izrāde? Tāpēc, ka, pirmkārt, tā vienkārši ir laba. Tajā ir ļoti skaista scenogrāfija un arī brīnišķīgs stāsts. Tas ir Artūra Šnica stāsta dramatizācija, ko Dailē ir iestudējis režisors Daniels Regets. Tas ir brits, Uzreiz brits garantē, ka būs baigi labi, jo kas tam mums te Latvijā ar režisoriem? Joks. Jūs jau sapratāt, ka joks. Izrādes centrā ir tāds jautājums, ko mēs patiesībā slēpjam savās fantāzijās. Un tagad padomājiet, jūs negribat zināt manas fantāzijas, es negribu zināt jūsu fantāzijas, vai ne? Bet ir kāds, kas ir uzrakstījis foršu fantazējumu, un tas fantazējums ir uz skatuves dēļiem. Viena no frāzēm, kas izskan izrādē un ir ļoti laba, ir par to, ka neviens sapnis nekad nav tikai sapnis. Tā tas ir, vai ne? Tagad padomājiet par saviem sapņiem. Es padomāju un domāju kaut kur dziļi sirdī, es visu laiku šo podkāstu atlieku, jo es domāju, ka tas būs tāds sapnis, kas, priekš kam vēl viens aizņemts ēters. Labi, es neiešu tagad tur, paliekam pie izrādes. Tā ir tāda ārpus normāla izrāde, kurā tiek normalizēts kaut kāds zemapziņas dzīļu, kaut kāds kairinājums, kaitinājums, un tas tiek izdarīts ārkārtīgi eleganti un arī skaisti. Un Artūrs Krūskops un Ieva Segliņa spēlē arī tur precētu pāri, bet viņi reāli spēlē precētu pāri. Nevienā brīdī man izrādē neparādās tāds, viņa precēta dzīvē. Tas arī īstenībā man ļoti patika un bija būtiski. Un pēc šīs izrādes es domāju, kas notiktu ar mums, ja mūsu zemapziņu kāds uzlikt uz skatuves dēļiem, piemēram, Dailē. To nevienam nevajag, bet šo izrādi gan mums vajadzēja. Un arī, kas ir labi, paskatīties uz citu cilvēku fantāzijām, uz to citu cilvēku nenormālību, sēžot vienkārši tur ļoti tālu iekšā zālē un secinot, ka tu esi galīgi normāls. Tev šī tik nenormāls idejas vispār prātā neiešaujas. Tas uzreiz liek tev justies daudz normālākam, tāpēc ejiet šo izrādi, jutīsieties normāli. Vēl viena izrāde, ko es gribu pieminēt savā pirmajā podkāstu sērijā, ir tas, kā es devos uz Valmieras teātri, lai beidzot dzīvē redzētu, kā tad izskatās Spēlmeņa nakts žūrijas nominētais gada aktieris Latvijā. Jo, piedodiet, man kā teātru fīlei, tādu vārdu nav. Man kā teātra mīlēja vienkārši ļoti svarīgi, kas ir gada aktieris Latvijā, vai ne? Un tad es vai nu piekrītu, vai nepiekrītu Spēlmeņa nakts žūrijai, un tāpēc es devos, lai man vispār būtu viedoklis, un es devos uz Toma Treņa iestudēto Tomasa Manna romānu Burvkalns idejās balstīto izrādi, kurā bija ārkārtīgi arī skaista scenogrāfija, uzreiz punktiņš par scenogrāfiju. Tas ir stāsts par jaunu cilvēku, kurš sanatorijā nonāk dažādu ideju, filozofiju un dzīves uzskatu krustugunīs, un būtībā stāsta par to, kā cilvēks kļūst par cilvēku. Ja tā varētu teikt. Un kritiķi šo izrādi ļoti pamanīja un rakstīja par to. Tiesa gan kritiķi dažs labs atzina arī, ka pirmais cēliens bija nāvīgi garlaicīgs. To es secināju arī pati ar dažiem kolēģiem, draugiem, paziņām, ko es satiku arī teātrī. Pirmais cēliens nāvīgi garlaicīgs, otrais ir labāks. Bet šī varbūt nav tā izrāde, kur es tev saku obligāti jāiet. Ja redzēsi, forši tev būs viedoklis un tev galā ir jāzina, ko domā kritiķi Latvijā, kurš ir gada aktieris Latvijā. Par
gada aktieri Latvijā pagājušajā gadā nominēja Arti Kastropu. Es domāju, ka viņam vajag padzīvoties vēl pa Dailas teātra bufeti, iziet cauri pāris dzīves dzirnavām, un tad tur viss būs, tad tur viss saslēgsies. Viņš tiešām bija labs, man ļoti patika viņa aktieru darbs, bet tomēr man, nezinu, vai daddy issues, vai kas man pa problēmu no Andris Keiša vienalga arī pagājušajā gadā man ir gada aktieris, un tā kā viņš no mana troņa nav noņemts, un spēlmeņa žūrija, nē, es jums nepiekrītu. Var nepiekrist. Lūk, bet abas izrādes ir redzēšanas vērtas. Ja? Arī brauciens uz Valmieru ir brīnišķīgs, jo es arī braucu uz kafejnīcu uzreiz Valmierā. Es uzreiz arī meklēju, kur paēst. Es arī saprotu, ka Valmierā arī ir daži labi restorāni, un viens ir vislabākais restorāns, kur obligāti ir jārezervē galdiņš. Varbūt es ielikšu jums parādīšu arī video fragmentus, ko es ēdu un cik labs vai nelabs tas bija. Bet Valmiera brīnišķīga pilsēta, uz Valmieru vajag braukt biežāk, man tur plāni arī visādi. Un noslēdzot sadaļu kultūras sūklis, es gribu pieminēt, kā Džiliņģeram izdevusies filma Perfektie. Viņa tiešām bija diezgan perfekti laba, lai uzlabotu savu garstāvokli, un es no tās izgāju, un tā bija Tā bija izrāde. Tā bija filma, kas man tiešām uzlaboja garstāvokli, pacēla spērnos, un es jutos daudz labāk nekā pirms aiziet uz filmu. Es nezinu, vai pie vainas bija dažas vīna glāzes, vai varbūt popkornu strifeļu, vai varbūt tās konfekts un cukuru pārdozācija, vai arī viss tas kopums, bet Džiliņģeram ir izdevies, un tie, kas raksta, ka filma sūdz, ne, tā nav. Es nepiekrītu. Filma tiešām ir laba, tā ir perfekta vakara izklaide. Ejiet, tur vispār nekļūdīsieties, un arī baigi labi var padomāt par to, cik ļoti mēs atkal izliekamies normāli draugi, normāli sabiedrotie, normāli pāri, normāls pilnīgi viss, bet kas tad notiktu, ka mūsu tā īstā dzīve, ja, tā īstā bez filtra, un tas, kas notiek zemapziņā, bišķi iznāk tā kā uz āru un to vispārējie ieraudzītu. Tā kā noteikti aiziet noskatīties arī šo filmu. Tas, ka es nerunāju par visām citām filmām, visādiem citādiem notikumiem, liecina tikai par to, ka man vienkārši nav bijis laika uz viņiem aiziet, bet es turpmāk, tā kā ir šis podcasts, kurā jāizliekas vēl par normālāku nekā es esmu patiesībā, tad es centīšos noteikti to darīt vairāk, un nākamajā nedēļā parunāsim arī par vizuālo mākslu un vēl par dažu labu filmu beidzot. Bet ar ko mēs noslēgsim? Kā es pirmo epizodi ar sadaļu toreiz un tagad. Kas kādreiz bija zaļāks un tagad ir zilāks, to es nezinu, bet kādreiz algas dienā man sapnis bija Rafaelo, tagad vienkārši 5 minūtes dušā. Ja? Sapņi mainās. Agrāk, kad mēs ceļojām, mēs sūtījām paskartes, rakstījām paskartes roku. Tagad mēs neatbildam pat uz WhatsApp ziņām. Ja? Kur nu vēl celt telefonu? Celt telefonu beidziet, tas ir tik yesterday. Agrāk bija Tamagotchi, starp citu, tagad mums ir tas raugs jāaudzē, ja, un pašiem jācep maizi obligāti, lai mēs būtu normāli. Un tas viss, starp citu, noticis dažu gadu laikā, vienkārši vienas paudzes laikā. Pasakiet, ka jūs neatceraties. Paturpiniet galvā, kas bija toreiz, kas bija tagad. Vienkārši tāds smadzeņu treniņš. Labi, noslēgsim gan mēs ar to, ka ir vēl viena rubrika, un šī rubrika ir tāda, ka kas normāls šonedēļ? Paldies, ka jūs noklausījāties šo epizodi. Paldies, ka es saplūdu ar fonu, jo visas dzīves lielākās bažas mums ir dzīvē par to, kā mēs saplūstam ar foniem. Bet varbūt saplūst ar fonu nav tik slikti. Un es varēju šeit nolikt 2 papardes, bet man ir viena palma, un arī ar to man dzīvē jāpietiek. Un es ceru, ka mēs tiksimies arī nākamajā epizodē, un atcerieties, kad kāds uz ielas jums nāk klāt, un jūs atbildat uz jautājumu, kā tu vieta normāli? Tad tas pilnīgi normāli. Paldies, ka klausies!